Būtībā mēs esam nonākuši tādā laikā, kad nevar vairs, neviens neko vairs nevar notēlot. Ir ļoti, ļoti daudzas maskas krīt, var redzēt cauri ļoti daudzām struktūrām, sistēmām, kas iepriekš ir pildījuši varbūt savu funkciju, bet aizrāvušās ar savu manipulatīvo pusi un ar to, cik tālu cilvēkam nepamanot ir iespējams izmantot viņa apziņu, viņa enerģiju. Jo, kā mēs visi zinām, mūsu apziņa, mūsu uzmanība, tā ir enerģija, un kam mēs viņu veltam, tur mēs viņu arī vairojam. Iespējams, tieši ar to televīzijas un sociālo tīklu pārsvaru ir uzplaucis šis te bums, kad kā tad vēl es varu piesaistīt šo te uzmanību, jeb šo te enerģiju, un it īpaši ceļojot apkārt un tiecoties realizēties, daloties ar informāciju, kas varbūt šāda veida struktūrām nav tik izdevīga, ļoti ir novērojami tieši tie aspekti, kad ir kaut kādi brīži, kad sāk atvērties kanāls, sāk atvērties tā plašā informācijas plūsma, un tajā brīdī vai nu nobrūk internets, vai kaut kāds suns sāk riet blakus, vai, būtībā, ja ir apkārtējā telpa ar kaut kādiem elementiem, kas, vai, piemēram, cilvēkiem, kas nav apzināti, tad caur šiem te cilvēkiem, caur šīm te it kā nelielajiem sīkumiņiem ir iespējams tā kā ienākt tajā laukā un iztraucēt viņu. Nevelti mūki gāja meditēt savās alās tālāk no cilvēkiem un retāk parādīties viņu laukā, jo tur jau nav tas, ka tad mūka ceļš ir vienpaša ceļš. Vienkārši tajā brīdī, kad es izēju ārā un es pamanu to, kā katrs cilvēks jūtās, es jūtu, ka man tajā telpā, jo man ir plašs enerģētiskais lauks, kurā es ieeju, ja ir cilvēks manā laukā, es jūtu katru viņa emociju, ja tur ir kaut kāda agresija, ja tur ir dusmas, ja tur ir skumjas, protams, arī ir prieks un tā, bet ņemot vērā to, ka bērnībā, lai mēs saglabātu šo te pašu izdzīvošanu, mums ir iedots skills empātiem vispirms nočekot, paskatīties, lai mēs esam drošībā. Līdz ar to no 100 cilvēkiem, ja 99 ir priecīgi, nes kāpēc mēs pirmā pieslēdzamies tieši pie tā, kas ir dusmīgs, skumjš un tā, jo tas ir tas, kas tajā brīdī ir draudz tai mūsu kaut kādai dzīvībai, jeb kā briesmas, un augot, protams, tas izdzīvošanas princips paliek, jo mēs visu laiku skenējam to, kur tad ir tās briesmas apkārt, un jo plašāks ir tas lauks, jo plašāks notiek arī tas skenings, un ja mēs tā pajautājam, cik tad daudz cilvēku vispār šobrīd jūtās laimīgi ar savu dzīvi, cik daudz cilvēku tiešām jūtās apmierināti ar savu darbu, ar savām attiecībām, ar savu fizisko ķermeni, ar savu pašjūtu, un tad beigās tā ir tiešām ļoti maza grupa ar šiem cilvēkiem, un to visu just, protams, un pieredzēt var būt diezgan izaicinoši. Un ko tad darīt? Pirmkārt, ir ļoti, ļoti būtiski pamanīt, kā tad es pati jūtos, jo liela kļūda ir tajā, ka tad, kad manā enerģētiskajā laukā ienāk kāds cilvēks, kas ir dusmīgs, manī veidojas pieņēmums, ka tās ir manas dusmas, līdz ar to es sāku sevi izdzīvot to dusmu enerģiju, es viņu sāku izrēģēt, es sāku varbūt ne tā atbildēt savam partnerim vai ne tā komunicēt ar citiem apkārtējiem cilvēkiem, un tieši caur šo enerģiju bieži ir sanācis daudziem cilvēkiem sadedzināt tādus īstenībā diezgan būtiskus mīļus tiltus uz kaut kādu komunikāciju, un jo ātrāk mēs spējam sevi nokalibrēt uz to, ka es pirmkārt jūtu, kas ir manas pašas sajūtas un kuras sajūtas nāk no ārpuses, un tad mēs varam neasociēt sevi ar katru mazo sajūtiņu, katru emociju, ko mēs savā ikdienā jūtam un pieredzam. Pašai arī tikko bija tā, ka es izēju telpā un es jūtu tās dusmas, agresiju. Es kā vizionārs, es vēl redzu bildes, kā šī enerģija izpaužās, un man vajag aiziet un paņemt 5-10 minūtes atkal pašai sev, lai notransformētu šo enerģiju, lai saprastu, ka tās nav manas dusmas, tā nav mana agresija. Pilnmēnesis nāk vēl, viss tas sāk celties vēl aktīvāk cilvēkiem uz augšu. Un tikai tad, kad es atkal esmu spējusi pabūt tajā savā enerģijā, sajūtusi, kā tad es pati patiesībā jūtos, tikai tad es arī varu atkal iet un turpināt darīt kaut kādas lietas citādāk, kā sanāk, ka tā enerģija, tā kā enerģijas plūsma ir kā kustība, tad sanāk, ja es ieju tajās cita cilvēka dusmās, sāku kustēties uz to enerģiju, un tur dienu nevar sagaidīt skaistus rezultātus no dzīves.
protams, atkal, ja es atpazīstu, ka tās ir manas dusmas, tad es varu sākt uzdot jautājumus, kas ir tas, kas mani sadusmo, kas ir bijis tas trigeris, kas ir bijis tas cēlonis, un lūkot jau dziļāk, lai būtībā tad to izmantot, lai kā atspoguļojumu tam, kas tad man ir tāds, kas vēl ir jādziedina, vai kā es to dusmu enerģiju varu izmantot savā labā. Viens no ieteikumiem, kā praktizēt šo apzinātību, šo emocionālo apzinātību, ir šīs emociju aplis. Es pielikšu apakšā aprakstā, var paskatīties linku, un tas, ko es sākumā darīju, es viņu izprintēju un pat savā darba vietā turēju priekšā zem datora, jā, visi varēja redzēt, ka man viņš tur stāv, un kaut kādas, nepārspīlēšu 10 reizes dienā es skatījos un jautāju, kā es jūtos. Un tad es pievilku pēc iespējas tuvāku emociju, un to es ilgi praktizēju, līdz tas jau ir iegājies iekšā, kad man ir jau dabiski izveidojusies šī apzinātība, kas vairs nav tikai labi vai slikti, bet kas jau ir plaša spektra, agresīvi, impulsīvi, uztraukti, laimīgi, pacilāti un tam līdzīgi. Tā kā tas ir mans ieteikums tev, lai tu varētu jau pati sāk pārvaldīt arī savu enerģētisko lauku jau daudz harmoniskāk.